Atcerieties, pirms gadiem, 3 es stāstīju par to bankas izstādi, kur apmeklēju, kur bija, tā nebija īstā bankas izstāde. Tas bija kaut kādi briesmīgi sataisītas darba kopijas, tas pat nevar nosaukt par kopijām, tāpēc, ka tas nebija taisīts ar trafaretiem. Un mēs ar šo joku uzrāvāmies, domājam, wow, esam Polijā, trāpjam tieši uz bankas izstādi, cik forši. Toreiz apmaksājām kaut 6 eiro par ieju. Un tāpat es spļaudījos beigās, cik es biju dusmīgs, ka tā nebija īstenībā nekāda bankas izstāde, tie bija ļoti slikti pakaļdarinājumi. Un tagad izrādās šī izstāde būs Rīgā. Un interesanti, kas man likās vēl vairāk, ka šo izstādes leģitimitāti, tā teikt, apstiprina apdrošināšanas uzņēmums Balcija. Un viņi saka, ka viss kārtībā, ka jā, tā izstāde varbūt nav īstiem darbiem, bet mēs šo pasākumu atbalstam. Vēl vairāk pati vadītājs saka, ka jā, viņi atbalsta ielu kultūru un ka šis ir sākums vairākiem atbalsta pasākumiem. Tāpat laikā, tad, kad pat notika Street Art festivāls Āgenskala tirgū, tad es zinu, ka rīkotāji šim festivālam nevarēja atrast pat vienu sponsoru, nebija iespējams. Un ļoti grūti tas nākas, baigi dīvaini, ka tie, kuriem patiešām vajag to atbalstu, viņi nesaņem, bet kaut kāds feikās izstādes iet uz urā. Un pats briesmīgākais, man liekas, ka es toreiz samaksāju 6 eiro un tā aplauzos kārtīgi. Tad tagad ieejas biļete maksā 24 eiro pieaugušajam un 20 eiro studentam, kas ir šausmīgākais. Es nezinu, man gribas pilnīgi piesaukt vārdu krāpniecība, jo visur rādīts Balcija kolēbs ar Banksy. Tā ir Banksy izstāde, Īstenībā tur nav nekāds sakars ar Banksy, tie darbi, man liekas, ka tieši tā pati izstāde, tie darbi ir grandiozi. Atļaušos teikt, sūdīgi zīmēti ar rotiņām, vispār nav piestrādāts. Viņi gan Balcija apgalvo, ka to ir taisījuši ielu mākslinieki un ka tas viss ir tur saskaņots. Ielu mākslinieks neviens ielu mākslinieks, es arī esmu ielu mākslinieks, neviens ielu mākslinieks tik sūdīgs darbs nespēja uztaisīt. Atvainojiet, tas ir briesmīgi, vienkārši, ja jūs iesiet iedzināties un pēc tam neraudiet, jo ielu mākslē tur nav nekāds sakars, ielu kultūra ar to arī nav nekāds sakars, tāpēc nemetiet akmeņus uz mums. Ielu mākslinieki tur ir absolūti nepiedalās, un tas nav Banksijas, tas nav kvalitīvi darbi. Tas ir, aiziet varētu no sākuma kāds viens žurnālists to nofilmēt, tad parādīt pārējiem. 18. jūnijā ir atklāšana, notiks viņš Vidzemes tirgū, un kāds varētu mierīgi nofilmēt, ko es domāju, ka neviens neļaus darīt, jo tad man liekas, ka visi muks pa gabalu redzot, cik tas viss ir draņķīgs. Izstāde ir, bet tikai problēma tāda, ka visi šīs zīmējumi, kas te saliktie viņa darbi, ir nevis viņa stencila, vispār stencila, tas ir kaut kas sazīmēts ar rotiņu. Un tāpēc, ka tas ir zīmēts ar rotiņu, tas izskatās pēc pēdējās